Donalds Trumps, kā viņš pats saka, ir izvirzījis sevi vēlēšanās, lai stātos pretī korumpētajām institūcijām. Un kā nākamais Amerikas Savienoto Valstu prezidents iznīcinātu dziļo valsti. Ar savu atjaunoto kandidatūru viņš sola nosusināt purvu Vašingtonā un dažu stundu laikā izbeigt karu starp Krieviju un Ukrainu. Manas administrācijas vadībā mēs cīnīsimies pret lobbyiem, īpašajām interesēm un korumpēto Vašingtonas politiku. Mēs dosimies uz Vašingtonu un izsusināsim purvu. Mēs dosimies uz Vašingtonu, D.C. un mēs iztukšosim purvu. Lūk mans plāns, kā likvidēt dziļo valsti un reizi pār visām reizēm atbrīvot mūsu demokrātiju no Vašingtonas korupcijas. Ir pienācis laiks izsusināt purvu, iznīcināt dziļo valsti. Vai nu dziļā valsts iznīcina Ameriku, vai arī mēs iznīcinām dziļo valsti. 2024. gada 5. novembrī mēs stāsimies pretī korumpētajam Vašingtonas establishmentam. Bet patiesībā mana personība ir tā, kas mūs pasargāja no kara. Uzreiz pēc tam, kad mēs uzvarēsim prezidenta vēlēšanās, es izbeigšu šo briesmīgo karu starp Krieviju un Ukrainu. Es izbeigšu šo karu vienas dienas laikā. Tam būs nepieciešamas 24 stundas. Es novērsīšu un ļoti viegli Trešo pasaules karu. Es pabeigšu šo postošo karu starp Krieviju un Ukrainu, un tas man prasīs ne vairāk kā 1 dienu. Vai Donalds Trumps ir tas miera veicinātājs, kuru pasaule ir gaidījusi? Bezgalīgais glābējs, kurš atbrīvos Amerikas Savienotās valstis no dziļās valsts? Kas ir tā sauktā dziļā valsts ASV? Un kas ir Donalds Trumps? Īpaši ASV. Trumpa akts, glābējs vai dziļās valsts pārstāvis? Šis ir Klāt TV produkts no neatkarīgajiem un starptautiskajiem žurnālistiem. ASV prezidenta vēlēšanas uzkurina emocijas. 2024. gada 5. novembris būs vēlēšana diena. Izšķirošā cīņa ir republikāņi pret demokrātiem, Donalds Trumps pret Kamalu Harisu. Ne tikai šis duelis, bet arī Donalda Trumpa personība šķeļ iedzīvotājus tālu aiz valsts robežām. Vieni viņu asi noraida, citi viņu uzskata par ilgi gaidīto glābēju. Kamala Harisa sola aizsargāt ASV pilsoņu brīvību, savukārt Donalds Trumps sevi pasniedz kā nācijas glābēju. Miljoniem cilvēku visā pasaulē tikmēr liek savas cerības un ticību uz viņa personu. Bet vai šī uzticēšanās ir pamatota? Lai gūtu skaidrāku izpratni par šo jautājumu, ir obligāti jāsaprot, kas patiesībā ir dziļā valsts un kuri cilvēki tajā ietilpst. Citiem vārdiem sakot, kas patiesībā pārvalda ASV. Atbildēt šo jautājumu ir iespējams tikai ar zināšanām par to, kas kopš ASV valsts dibināšanas veido tās politisko establishmentu. Kas ir dziļā valsts un kādas personas to veido? Termins deep state ir politiska frāze, kas apzīmē nelikumīgas varas struktūras valsts iekšienē. Slēpts spēks, kas īsteno savus mērķus bez tiesiskas kontrolas. Termins deep state bieži tiek lietots saistībā ar slepenām biedrībām, ar neredzamiem aukliņu vilcējiem vai ēnu valdību, kas darbojas slepeni fonā, bez cilvēku ziņas un tādējādi bez kontrolas. Tagad jautājums ir šāds. Vai šāda ēnu valdība vispār pastāv ASV? Vai ASV pastāv dziļā valsts? Pirmais. ASV dibinātāji. Pazīstamais vācu vēsturnieks doktors Mihails Heizemans savā 2024. gadā publicētajā darbā Brīvmūrnieku karš pret troni un altāri atklāja, ka tieši slepenās biedrības bija tās, kas dibināja Amerikas Savienotās valstis. Pirms ASV dibināšanas notika Amerikāņu revolūcija. Šīs sacelšanās galvenās figūras bija brīvmūrnieki Samuels Adams un Džons Hancocks, kā arī Pauls Revere, kurš ir Massachusettsas lielās ložas lielmeistars. 1776. gada 4. jūlijā 13 koloniju delegāti beidzot pasludināja Savienoto valstu neatkarību un tādējādi nodibināja ASV. Brīvmūrnieku lielmeistars Benjamins Franklins bija viens no komisijas locekļiem, kas rakstīja jaundibināto Amerikas Savienoto valstu neatkarības deklarāciju. Komiteja uzticēja brīvmūrniekam Tomam Jeffersonam
rakstīt pirmo projektu. Ir pierādīts, ka 53 no 56 neatkarības deklarācijas parakstītājiem bija brīvmūrnieki vai masoni. 1787. gadā beidzot tika pieņemta Savienoto valstu konstitūcija, 19 no 39 tās parakstītājiem bija brīvmūrnieki. Pirmais ASV prezidents Džordžs Vašingtons arī bija brīvmūrnieks. Viņš savas prezidentūras laikā bija Aleksandrijas ložas meistars un savas inaugurācijas laikā deva zvērestu uz Ņujorkas Svētā Džona ložas masonu bībeles. Simbolisms pilsētplānošanā. 1791. gadā brīvmūrniekam Pieram Šarlam Lenfantam tika uzdots plānot jauno federālo galvaspilsētu Vašingtonu. Viņa pilsētplānošanas projektu raksturoja masonu simbolika, un tas tika rūpīgi īstenots turpmākajās desmitgadēs. Izglītotie acī ir redzams leņķa mērrīgs, cirkulis, visredzīgā acis, kā arī pentagramma, piecstaru zvaigzne, ar uz leju vērstu spici, kā parasts sātanismā. Zinošai acī tas ir redzam. Diez vai var skaidrāk par šo pilsētas plānu visiem laikiem un nākamajām paudzēm apliecināt, kāds gars valda Vašingtonā un kuras personas veido dziļo valsti, kas patiesi pārvalda ASV aiz prezidentūras fasādes. 1793. gada 18. septembrī pēc brīvmūrnieku rituāla tika ielikts pamatakmens Vašingtonas Kapitolija ēkai, kas ir ASV kongresa mītne. Džordžs Vašingtons bija ģērbies savā masonu priekšautā. Vēlākais ASV prezidents un brīvmūrnieks Tomas Džefersons nosauca Kapitoliju par pirmo templi, kas iesvētīts tautas suverenitātei. Vašingtona pieminekļa celtniecība Baltā nama tiešā tuvumā sākās 1848. gadā. Šī monumentālā obeliska pamatakmeni ziedoja kāda masonu loža. Obelisks ir svarīgs simbols masonismā. Vašingtonas pieminekļa loža atrodas Vašingtonas pieminekļa pakājē. Dolāra banknote arī skaidri norāda, kas veido ASV dziļo valsti. Uz $1 banknotes reversa virs nepabeigtas ķieģeļa piramīdas ir attēlota Providences acis. Patiesībā tā sauktā Providences acis vēl šodien ir masonu ložu galvenā simbolika. Starp citu, piramīda $1 banknotei tika pievienota 1935. gadā prezidenta Franklina D. Roosevelta laikā. Roosevelts bija ļoti aktīvs brīvmūrnieks, un viņa prezidentūras gados Baltajā namā viesojās daudzas masonu delegācijas. Romiešu skaitlis 1776 uz nepabeigtās piramīdas apakšējā pakāpiena $1 banknotē apzīmē 1778. gadu. Tomēr tas neatzīmē ASV neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadu, bet gan masonu iluminātu ordeņa dibināšanu, ko 1776. gadā Ingolštatē veica Ādams Weishaupts. Šīs slepenās biedrības simbols Minervas pūce. Interesanti, ka $1 banknotes priekšpuses labajā stūrī zem skaitļa 1 ir redzama maza balta pūce. ASV masonu slepenās biedrības izplatās straujāk nekā jebkur citur. 1. gadsimta ceturksnī pēc Džordža Vašingtona nāves biedru skaits pieauga no 25,000 līdz 80,000, kas tolaik bija 10% no pieaugušajiem baltajiem vīriešiem. Pēc 100 gadiem, 1930. gadā, Amerikas Savienotajās valstīs bija jau 16,515 ložas. Tajā laikā Virdžīnijā tika pabeigta Džordža Vašingtona masonu nacionālā memoriāla celtniecība. Tas ir monumentāls masonu templis un labi redzams Amerikas brīvmūrniecības piemineklis. Mūsdienās aptuveni 2 miljoni ASV iedzīvotāji ir masonu slepeno biedrību biedri. Trešais – Amerikas Savienoto valstu prezidentu birojs. Zeitschrift für Politik ir Minhenes politikas skolas akadēmiskais žurnāls. Tajā 1943. gadā tika publicēti izvilkumi no raksta Ziemeļamerikas brīvmūrniecība, kas patiesībā bija paredzēts tikai brīvmūrniekiem. Tajā skaidri parādīts, ka no pirmā ASV prezidenta Džordža Vašingtona iecelšanas amatā
1789. gadā līdz 1933. gadam gandrīz katrs ASV prezidents bija kādas slepenas biedrības biedrs. Bez Džordža Vašingtona to vidū bija arī Thomas Jeffersons, Andrew Jacksons, Abrahams Linkolns, Theodors Roosevelts, Williams Hovards Taft un Woodrow Wilsons. Arī viņu politiskās administrācijas bija caurvītas ar masoniem. Šajā periodā tikai 2 no 31 ASV prezidenta nebija masoni, taču arī viņi baudīja slepeno biedrību atbalstu. Kā klātēvē atklāja augsti novērtētajā dokumentālajā filmā Johna F. Kennedyja slepkavība atklātie meistari, arī nākamie ASV prezidenti līdz pat 2017. gadam visi bija masoni, tikai ar 3 izņēmumiem, tostarp Johns F. Kennedijs. Tie bija Franklins D. Roosevelts, Richards Nixons, Geralds Fords, George Bush vecākais, Bills Clintons, George Bush vecākais un Baraks Obama. 4. Vai uz ASV prezidenta stāv ēnu valdība? Ārējo attiecību padome CFR 1921. gadā masonu slepenās biedrības izveidoja Stratēģiskās kontrolas centru un nosauca to par ārlietu attiecību padome Council on Foreign Relations, saīsinājumā CFR. Ārpasaulē pasludināta kā ideja laboratorija, kas tika izveidota, lai turpmāk darbotos kā ēnu valdība ASV. Biedrību Ņujorkā nodibināja augsta līmeņa brīvmūrnieks Edvards Mandels Hauss, sadarbībā ar brīvmūrniekiem Polu Warburgu un Otto Hermani Kānu. Starp galvenajiem dibinātājiem bija arī augsta ranga brīvmūrnieki Johns D. Rockefellers jaunākais, Alfreds Milners un Lionels Kertis. Arī rakstniekam Walteram Lipmanam, Johna D. Rockefeller junior sabiedrotiem bija būtiska loma tās dibināšanā. Pirmais CFR prezidents Johns Davis strādāja Rockefelleru ģimenē un arī bija brīvmūrnieks. Naudu CFR dibināšanai piešķīra masonu augstās finanšu aprindas, masoni J.P. Morgans, J.D. Rockefellers, Bernards Baruchs, Pols Warburgs un Jacobs Schiffs, kad 1945. gadā CFR pārcēlās uz Harolda Prata māju Ņujorkā, kas ir arī pašreizējā galvenā mītne, Rockefellers ziedoja naudu tās uzturēšanai. Kopš tās dibināšanas CFR lielā mērā ir finansējusi masonu Rockefelleru ģimene. CFR pazīstamākie globālie stratēģi un valdes locekļi ir augsta līmeņa masoni Henrijs Kissingers, Davids Rockefellers, Zbigņevs Bžezinskis, Allen W. Dulles, John J. McCloy, Larry Fink un globālais stratēģis George Soros. CFR pašlaik ir 5300 biedru. No 2017. gada CFR vada augsta līmeņa masons Davids M. Rubensteins. Kad 2011. gadā tika atjaunots masonu obelisks, slavenais Vašingtonas piemineklis, Rubensteins ieguldīja pusi no pieminekļa remontam nepieciešamajiem līdzekļiem. Pirms obeliska atjaunošanas 2014. gadā Davids M. Rubensteins simboliski novietoja pēdējo akmeni piramīdu obeliska virsotnē. Šis akmens simbolizē Lucifera visu redzošo aci, kas redzama uz ASV dolāru banknotes piramīdas virsotnē. CFR vara un ietekme nekur citur nav labāk ilustrēta kā ASV valdībā. Johns J. McClays, bijušais CFR priekšsēdētājs un augsta ranga masons, reiz to formulēja šādi. Ikreiz, kad mums Vašingtonā vajadzēja kādu cilvēku, mēs vienkārši šķirstījām padomes biedru sarakstu un piezvanījām uz Ņujorku. Viljama Mintera un Lorenča Šupa pētījums liecina, ka no 1945. līdz 1972. gadam vairāk nekā puse no kopumā 502 valdības locekļiem bija CFR biedri. Arī daudzi ASV prezidenti bija CFR biedri, tostarp ASV prezidents Dwights T. Eisenhowers, Richards Nixons, Geralds Fords, Jimmy's Carters, Bills Clintons un George Bush. No CFR dibināšanas 1921. gadā visi ASV prezidenti ir bijuši tās ietekmē. CFR joprojām nav nozīmes, vai viņi ir demokrāti vai republikāņi. Kopš dibināšanas CFR biedri ir darbojušies arī kā daudzu ASV prezidentu padomnieki. Lūk, tikai daži piemēri, kā CFR stratēģi ir ietekmējuši ASV prezidentus. CFR stratēģis Henrijs Kissingers kopā ar Jimmiju Carteru, Džordžu Folkeru Bušu un Baraku Obamu. CFR stratēģis Davids Rockefellers ar Džordžu Folkeru Bušu un Ronaldu Reiganu. CFR stratēģis Zbigņevs Bžezinskis, kā Jimmija Cartera padomnieks drošības jautājumos un Lindona B. Johnsona padomnieks.
CFR stratēģis Roberts E. Rubins kā valsts kases sekretārs Billa Clintona laikā un Baracka Obamas laikā, lai izveidotu šo masonu ēnu valdību ārpus ASV robežām. Pēc CFR iniciatīvas tika dibināta Bilderberga grupa, Trilaterālā komisija un Eiropas ārlietu padome. 5. ASV prezidents Joe Baidens un ASV prezidenta amata kandidāte Kamala Harisa. Joe Baidens kopš 2021. gada ir 46. ASV prezidents. Pirms tam viņš bija viceprezidents no 2009. līdz 2017. gadam Baracka Obamas prezidentūras laikā. Tāpat kā ASV prezidenti pirms viņa, arī Joe Baidens ir augsta līmeņa masons, un kopā ar Baracku Obamu, Warrenu Buffetu, Billu un Hillariju Clintoniem ir māta ložas, ko dibinājis CFR stratēģis Zbigņevs Bžezinskis, biedrs. Vārds māte ir eģiptiešu valodā, un tas, starp citu, apzīmē pasaules kārtību. Šo terminu iemieso eģiptiešu dieviete, kas parādās kā Re-ats, jeb visu redzošā acs. Arī Baidens ir ļoti cieši saistīts ar CFR. Lūk viņa uzstāšanās CFR 2018. gadā. No 30 Baidena kabineta locekļiem 17 pieder pie CFR, vai ir cieši saistīti ar CFR ģimenes saitēm. Līdzās Joe Baidenam atkārtoti uzstājas arī labi pazīstami CFR stratēģi. To vidū ir 2023. gadā mirušais Henrijs Kisingers, pašreizējais CFR priekšsēdētājs Deivids M. Rubinsteins un Aleksandrs Soros, CFR stratēģa Džordža Sorosa dēls un pēctecis. Pēdējais ir apmeklējis Balto namu vismaz 17 reizes kopš Baidena stāšanās amatā. Džordžs Soros bija pazīstamākais Baidena atbalstītājs viņa 2024. gada vēlēšanu kampaņā, finansējot to ar $60 miljoniem. Kad Joe Baidens 2024. gada 21. jūlijā atsauca savu kandidatūru 2024. gada ASV prezidenta vēlēšanām, par jauno demokrātu partijas kandidāti tika izvirzīta Kamala Harisa. Iepriekš viņa bija viceprezidenta Joe Baidena vadībā. Kamalai Harisai ir arī ļoti ciešas ģimenes saites ar CFR. Viņas māsa, Meja Harisa, ir CFR locekle. Viņa ir viena no Kamalas Harisas tuvākajām padomniecēm un vadīja viņas vēlēšanu kampaņu kā prezidenta kandidāte 2019. gadā un viceprezidenta kandidātei 2020. gadā. Uzreiz pēc Baidena atkāpšanās no amata kļuva zināms, ka CFR stratēģis Džordžs Soros un viņa dēls Aleksandrs finansiāli atbalstīs Kamalas Harisas kandidatūru. Starp Aleksandru Sorosu un Kamalu Harisu jau bija notikušas vairākas tikšanās. Donalds Trumps, glābējs vai dziļās valsts pārstāvis? Pamatojoties uz līdz šim minētajām saiknēm un faktiem, ir skaidrs, ka ASV patiešām pastāv dziļā valsts, Deep State, un kas to veido. Slepenas sabiedrības ir vadījušas politiskos notikumus ASV kopš valsts dibināšanas 1776. gadā. No 1921. gada CFR ir darbojusies kā šo slepeno biedrību politiskā un stratēģiskā roka. Trumps 2016. gadā kandidēja uz prezidenta amatu ar mērķi izskaust šo dziļo valsti. Lūk mans plāns, kā likvidēt dziļo valsti. Vai Trumps, atšķirībā no Joe Baidena, Kamalas Harisas un ASV prezidentiem pirms viņa, ir ilgi gaidītais atbrīvotājs no Deep State? Donalds Trumps 2017. gadā pārsteidzoši nāca pie varas kā 45. ASV prezidents. Viņš jau pirms tam ASV bija slavena personība. Slavu viņš ieguva kā Trumpa impērijas priekšsēdētājs, ekscentriskais miljardieris un Trumpa torņa Ņujorkā īpašnieks. Bet kas ir Donalds Trumps? Vai viņš ir cīnītājs par taisnīgumu un ASV iedzīvotāju atbrīvotājs no šīm slepenajām sabiedrībām? Vai arī viņš pats atrodas dziļās valsts vadoņu ietekmē un ir ar tiem saistīts? Pirmais. Trumpa sakari ar augsta līmeņa masoniem un CFR stratēģi Henriju Kisingeru. Kisingers tikās ar Trumpu 2017. gada 10. maijā. Turpmāka Kisingera un Trumpa tikšanās notika Baltajā namā 2017. gada oktobrī. Šajā tikšanās reizē Trumps paskaidroja, ka viņš ar Kisingeru jau ilgu laiku ir draugi. Henrijs Kisingers ir bijis mans draugs, viņš man patika, es viņu cienīju, mēs esam bijuši draugi ilgu laiku. Ilgi pirms manas parādīšanās politikas pasaulē mēs viens otru ļoti labi pazinām. Bez Kisingera Trumpam līdzās ir parādījušies arī citi CFR stratēģi, kā redzams šeit, tiekoties ar augsta ranga masonu un pašreizējo CFR priekšsēdētāju Deividu M. Rubinsteinu viņa privātajā rezidencē Floridā, vai ar CFR stratēģi un augsta ranga masonu Lēriju Finku.
Starp Trumpa lielākajiem ziedotājiem ir CFR loceklis un Blackstone vadītājs Stevens Schwarzmans. Stevens ir arī slepenās biedrības Skull and Bones biedrs. Lai gan Trumps uztur ciešus sakarus ar augsta līmeņa masoniem, publiski viņš sevi prezentē kā dievbijīgu kristieti, līdzīgi kā daudzi ASV prezidenti pirms viņa. Baznīcas vadītāji ASV, kā arī miljoniem evaņģēlisko kristiešu, kas veido izšķirošo vēlētāju bloku, dedzīgi atbalsta Trumpu un savas cerības liek uz viņu. Trumps ir ieguvis jezuītu izglītību Ņujorkas Fordhamas universitātē. Viņa bērni Ēriks, Ivanka un Tifānija studēja jezuītu vadītajā Džordžtaunas universitātē Vašingtonā. Jezuīti ir lielākais reliģiskais ordenis katoļu baznīcā. Saskaņā ar ierakstu Starptautiskajā brīvmūrniecības enciklopēdijā masonu slepeno biedrību un masonu grādu izveidi 17. gadsimtā lielā mērā ietekmēja tieši jezuīti. Kopš bērnības Donalds Trumps regulāri apmeklējis Marmora koleģijas baznīcu. Svētdienās dievkalpojumus viņš apmeklēja jau 50 gadus. Normans Vincents Pīls bija šīs baznīcas mācītājs līdz pat savai nāvei 1993. gadā. Daudzi nezina, ka Pīls bija 33. pakāpes brīvmūrnieks. Trumps vairāk kārt slavējis Pīlu un nosaucis viņu par savas dzīves noteicēju. Trumps 1977. gadā apprecējās ar savu pirmo sievu Ivanu ceremonijā, kuru vadīja Pīls. Šeit ir 1988. gadā uzņemta Trumpu pāra bilde, kurā viņa apmeklēja Normana Vincenta Pīla 90. dzimšanas dienas svinības. Otrais – Trumpa znots un galvenais padomnieks Jareds Kušners. Jareds Kušners ir amerikāņu nekustamo īpašumu magnāts, un 2009. gadā kad apprecējās ar Ivanku Trumpu, kļuva par Donalda Trumpa znotu. Kušners pilda ASV prezidenta Trumpa galvenā padomnieka un pelēkā kardināla pienākumus. Henrijs Kisingers ir nosaucis Kušneru par Trumpa uzticamāko personu. Jareds Kušners ir daļa no Bilderbergu grupas, kuru izveidoja divi augsti stāvoši masoni – Henrijs Kisingers un Davids Rockefellers. Viņš piedalījās 2019. gada Bilderberga sanāksmē. Trumpam ir vēl lielāks atbalsts no Bilderbergu grupas struktūras. Ieguldītājs un augsta ranga brīvmūrnieks Pīters Tīls ir grupas valdības komitejas loceklis. Tīls 2016. gadā finansēja Trumpa vēlēšanu kampaņu ar vairāk nekā $1 miljonu. Viņš bija daļa no Trumpa pārejas perioda komandas, kas sagatavoja viņa prezidentūru. Kopš tā laika viņš ir Trumpa padomnieks. Tīls finansiāli atbalstīja arī pašreizējo Trumpa viceprezidenta amata kandidātu Jamesu Davidu G.D. Vensu. Vens ir dēvējis Tīlu par savu mentoru. ASV pētnieciskā žurnāliste Vitnija Veba nesen publicētajā intervijā runāja par Vensa ciešo saistību ar PayPal dibinātāju Pīteru Tīlu. G.D. Vens par savu politisko karjeru un iepriekšējo riska kapitāla karjeru ir pateicīgs Pīteram Tīlam. Piemēram, Pīters Tīls pirmoreiz iepazinās ar G.D. Vensu, kad G.D. Vens mācījās jurisprudencē, un pēc tam piedāvāja viņam pirmo darbu riska kapitāla jomā Tīla izveidotajā riska kapitāla uzņēmumā Mithril Capital. Un pēc tam viņš nodibināja savu riska kapitāla uzņēmumu Neira Capital, kuru atkal lielā mērā atbalstīja Pīters Tīls. Turklāt, kad Vans nolēma kandidēt uz amatu vai senāta vēlēšanām, viņu lielā mērā finansēja Pīters Tīls. Pīters Tīls viņa kampaņai ziedoja $15 miljonus ASV, kas, manuprāt, tajā laikā un iespējams joprojām ir lielākais ziedojums, vienreizējs ziedojums, kāds jebkad ir bijis senāta kandidātam. Taču, neskaitot PayPal, skaidrs rādītājs, kas liecina par sakariem ar Pīteru Tīlu, ir uzņēmums Palantir, kuru viņš reģistrēja 2003. gadā, un viņi tieši nodrošina iespēju neierobežoti izspiegot visus amerikāņus un izmantot to, lai valsts nacionālās drošības vārdā izveidotu tavu profilu. Un nožēlojumi ir arī tas, mēs zinām, kā Pītera Tīla ietekme izpaudās Palantir Trumpa pirmās kampaņas laikā, saņemot, kā to nosauca The New York Times, līgumus ar militārajām struktūrām, ASV armiju un vēl vairāk ar ASV izlūkdienestiem. Trešais – Donalds Trumps un Hillary Clintone. Konkurenti vai tomēr nē? 2016. gadā viņi bija lielākie sāncenši. Hillary Clintone kandidēja no Demokrātu partijas, Trumps no Republikāņu partijas. Publiski viņi abi vadīja netīras kampaņas viens pret otru prezidenta vēlēšanu sacensībās. Mēs vairs nevaram izturēt Hillary Clintoni. Mums viņa ir apnikusi. Mēs nevaram pieļaut, ka Baltajā namā ir tikšķoša laika bumba. Tomēr rūpīgāk izpētot, redzams, ka daudzu gadu garumā Donaldam Trumpam ir bijušas ciešas attiecības ar abiem augsta ranga brīvmūrniekiem
Billu un Hillariju Klintoniem. Īpaši atklājošs ir raksts no Austrijas laikraksta Kurier, kas tika publicēts 2016. gada vēlēšanu cikla laikā ar nosaukumu Ivanka Trumpa un Chelsea Clintone, divas draudzenes no Manhetenas. Chelsea un Ivanka ir labas draudzenes laikā, kad viņu vecāki uzbrūk viens otram. Patiešām Chelsea Clintonei un Ivankai Trumpai daudzu gadu garumā ir izveidojusies cieša saikne, kurā liela nozīme ir bijusi viņu vecākiem. Jau ilgu laiku pirms vēlēšanām mēs bijām labas draudzenes, pavisam skaidri paziņoja Chelsea Clintone, un mēs paliksim tādas arī vēl ilgi pēc šīm vēlēšanām. Arī viņu vecākus saista ilgstoša draudzība. Prezidents Bills Clintons jau daudzus gadus ir bijis ļoti draudzīgās attiecībās ar Donaldu Trumpu. Hillarija Clintone 2005. gadā Donalda un Melānijas Trumpu kāzu ceremonijā sēdēja pirmajā rindā. Trumps ziedoja naudu Clintonu fondam, kā arī Hillarijas Clintonas senatoru vēlēšanu kampaņai. Ir kļuvis zināms, ka 2015. gadā maijā, tieši pirms kandidēšanas uz prezidenta amatu, Donalds Trumps rīkoja konfidenciālu tikšanos ar Billu Clintonu, lai arī viņa sieva Hillarija tikai pirms mēneša bija paziņojusi par savu kandidēšanu prezidenta amatā. Kāds Clintonas darbinieks vēlāk paziņoja, ka Clintone esot atbalstījusi Trumpa centienus iegūt lielāku lomu Republikāņu partijā. Nākamās vēlēšanu kampaņas laikā Donalds Trumps solīja ieviest izmeklēšanu pret Clintoni, ja vien viņš tiks ievēlēts par prezidentu, un viņš viņu ieslodzīs cietumā viņas daudzo noziegumu dēļ. Trumpa priekšvēlēšana kampaņas sauklis bija kļuvis par saukli "Iebāziet viņu cietumā". Donalds Trumps brīdināja par tūlītēju un nepārtrauktu izmeklēšanu tiklīdz sākās šis prezidenta pilnvaru termiņš. Pret Hillariju visticamāk tiks veikta izmeklēšana daudzus gadus, kas iespējams beigsies ar kriminālu procesu. Pret Hillariju Clintoni tiks veikta izmeklēšana ilgu laiku par viņas daudzajiem noziegumiem pret mūsu nāciju, mūsu tautu, mūsu zemi un mūsu demokrātiju. Un pēc vēlēšanu kampaņas tas izrādījās meli. Jebkuras un visas izmeklēšanas pret Clintoni izbeidza tieši Trumps. Ieceltais ASV prezidents Donalds Trumps nevēlas turpināt nekādas izmeklēšanas pret sakāvi cietušo demokrātu kandidātu Hillariju Clintoni. Trumps nevēlas izmeklēt ne Clintonas privātos ēpastus ārlietu ministra amata laikā, ne apšaubāmās darbības Clintona fondā. Vai sāncensība starp Trumpu un Clintonu bija tikai inscenēta, līdzīgi kā prezidenta vēlēšanu kampaņa starp Džordžu Bušu un Džonu Keriju 2004. gadā? Duelis starp republikāņiem un demokrātiem izvērtās par labu Bušam. Tomēr kļuva zināms, ka abi šie šķietamie sāncenši bija vienas un tās pašas slepenās biedrības biedri. Kerijs tika iesvētīts Skull and Bones klubā Jeilā 1966. gadā, bet Bušs tikai 2 gadus vēlāk. 4. Donalds Trumps kopā ar Billu un Hillariju Clintoniem Jeffrija Epsteina tīklā. Ir vēl kaut kas, kas saista Donaldu Trumpu un Billu un Hillariju Clintonus, viņu ciešie sakari ar Jeffriju Epsteinu. ASV finansists un dzimumu noziedznieks Jeffrijs Epsteins aptuveni 20 gadus vadīja seksuālās tirzniecības tīklu ar nepilngadīgām personām. Upuri ziņo par seksuālu tirzniecību un seksuāliem uzbrukumiem, kas notikuši jau 1996. gadā. Kopumā tiek lēsts, ka ir vismaz 100 upuru. Tomēr neziņoto gadījumu skaits noteikti ir daudz lielāks. Epsteina lieta piesaistīja pasaules uzmanību. Jeffrijs Epsteins 2019. gadā tika ieslodzīts cietumā un drīz pēc tam, kā ziņots, atrasts miris savā kamerā. Epsteins bija CFR biedrs. Viņa draugu vidū bija Donalds Trumps un Bills Clintons. Trumps ar savu nākamo sievu Melāniju, Jeffriju Epsteinu un Gislīnu Maksvelu. Trumps kopā ar dzimumu noziedznieku Epsteinu ballītē Palmbīčā, Floridā. Intervijā žurnālam New York Magazine 2002. gadā Trumps teica: "Es pazīstu Jeffu jau 15 gadus, foršs puisis, viņš teica daudz jokus. Ir lieliski būt kopā ar viņu." Tiesvedības laikā pret Epsteina līdzdalībnieci un partneri Gislēnu Maksvelu
2021. gadā atklājās, ka Trumps 90. gados vairāk kārt lidojis ar Epsteina lidmašīnu. Epsteins savu lidmašīnu starp citu izmantoja arī nepilngadīgu sieviešu un ekskluzīvu viesu pārvadāšanai uz savu privāto salu. Šī iemesla dēļ mēdījos šo lidmašīnu iesauca par Lolitas ekspresi. No iepriekš publiskotiem lidojumu žurnāliem mēs zinām, ka Bills Klintons un Donalds Trumps, kā arī Lielbritānijas princis Andrew, bieži bija starp lidmašīnas pasažieriem. Klintons kā pasažieris ir minēts 26 reizes, bet Donalds Trumps vismaz 7 reizes. 2019. gada 16. aprīlī viena no Epsteina upuriem, Marija Farmera, Ņujorkas federālajā tiesā sniedza zvērinātu liecību, kurā paziņoja, ka Epsteins un Maksvels viņu un viņas māsu Anniju seksuāli izmantoja daudzās vietās. Vēlākā intervijā Marija Farmera apgalvoja, ka viņa redzējusi Donaldu Trumpu, kā arī Billu un Hillariju Klintonus nākam un aizejam kopā ar Epsteinu. Es nosaucu visus, es nosaucu Donaldu Trumpu. Es nosaucu visus, kuri, manuprāt, tajā laikā bija līdzdalībnieki. Donalds Trumps, pilnīgi noteikti Klintoni. Tie bija cilvēki, kurus es redzēju nākam un aizējam, par kuriem es zināju, ka viņi ir iesaistīti tajā visā. Turpretī Trumps publiski sevi pasniedz kā glābēju pret bērnu seksuālu izmantošanu. Kad 2016. gadā Trumps nāca pie varas kā prezidents, viņš solīja, ka viņa administrācija ir apņēmusies izmantot visus federālās valdības resursus, lai izbeigtu cilvēku tirdzniecības postu. Trumps 2018. gada aprīlī parakstīja likumu, kas nekavējoties stājās spēkā pret seksuālo tirdzniecību un bērnu eksploatāciju. Mana administrācija izdara vēl nepieredzētu spiedienu uz cilvēku tirgotājiem, gan mājās, gan ārvalstīs, un mēs ik uz soļa atbrīvojam nevainīgus upurus. Šodien vēlos skaidri pateikt, ka mana administrācija koncentrēsies uz to, lai izbeigtu absolūti briesmīgo cilvēku tirdzniecības praksi. Mēs vēršamies pret ārvalstu režīmiem, kas veicina šo briesmīgo ļaunumu, cilvēku tirdzniecību ar seksu. Cik uzticams var būt kāds, kas cīnās pret cilvēku tirdzniecību ar seksuāliem cilvēkiem, ja viņš acīm redzot pats ir bijis daļa no tās? Attiecībā uz jautājumu, vai Trumps atklās Jeffrija Epsteina ierakstus, viņš 2024. gada jūnijā intervijā Fox News paziņoja sekojošo. Ja jūs būtu prezidents, vai jūs atklātu, jūs varat atbildēt ar jā vai nē, vai jūs atklātu sabiedrībai 11. septembra lietas? Jā. Vai jūs atklātu JFK failus? Jā. Vai jūs atklātu Epsteina failus? Jā, es to darītu. Es domāju, ka darītu. Es domāju, ka atklātu jau. 5. Ilons Masks nodrošina Donaldam Trumpam milzīgu platformu. Ilons Masks atklāja sevi kā vienu no lielākajiem Trumpa atbalstītājiem. Tesla boss ar aptuveni 243 miljardiem ASV dolāru vērtiem aktīviem ieņem bagātākā cilvēka vietu pasaulē. Masks 2024. gada jūlijā paziņoja, ka atbalsta Trumpa kandidatūru prezidenta amatam. Es pilnībā atbalstu prezidentu Trumpu, rakstīja tehnoloģija miljardieris vietnē Platform X, kuru viņš pārņēmis 2022. gadā. Vairāki plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka Masks ir paziņojis par nodomu atbalstīt Trumpa vēlēšanu kampaņu $45 miljonu apmērā mēnesī. Septembra sākumā kļuva zināms, ka Trumps un Masks nākotnē plāno cieši sadarboties roku rokā. Ja Trumps kļūs par ASV prezidentu, viņš plāno izveidot komisiju valdības darba efektivizācijai. Šīs komisijas vadītājs būtu Tesla vadītājs Ilons Masks. Ilons Masks saka, ka viņš plāno pārvērst X Twitteri par pusi no finanšu sistēmas. Kādā brīdī tas būs biometriskais digitālais identifikators, un tad tas viss būs saistīts ar jūsu finansēm, jūsu finanšu maku. Ilona Maska uzņēmums implantē cilvēkam smadzeņu mikroshēmu. Maska iecerē stipri ievirzās šajā virzienā, jo viņš plāno ievietot cilvēku smadzenēs mikroshēmas, ar kuras palīdzību tās varētu savienoties tīklā ar datoru. Citiem vārdiem sakot, varētu uzraudzīt čipēto cilvēku domas. Trumpa un Maska livestream saruna, kas tika publicēta tiešsaistē Maska platformā X, uzrunāja lielu auditoriju. Šajā sarunā, kas tika pārraidīta 12. augustā, Masks intensīvi reklamēja Trumpu. Masks sacīja Trumpam: Es uzskatu, ka mēs atrodamies pagrieziena punktā attiecībā uz civilizācijas likteni, un es uzskatu, ka mums ir jāizvēlas pareizais ceļš. Un es domāju, ka jūs esat pareizais ceļš, sacīja Masks. And I think we need to take the right path, and I think
you're the right path. So I think that's what it comes down to. Thank you very much, Elon. Šajā tiešraidē notiekošajā sarunā ar Trumpu daudz klausītāji pamanīja īpašu Ilona Maska fotogrāfiju, kuru viņš ir izmantojis platformā X kā savu profila bildi. Tajā Masks redzams Bafometa tērpā. Masks X-ā ir publicējis vairākas šādas fotogrāfijas. Bafomets ir attēlots priekšpusē. Tas ir velna kazas atveidojums, kas sātanistu aprindās tiek pielūgts kā Lucifers. Uz Maska muguras ir uzdrukāts nepārprotams apgrieztā krusta attēls, kas plašāk pazīstams kā Lucifera krusts. Šķiet, ka šis tērps Maskam ir ļoti nozīmīgs, jo viņš to izmanto kā savu oficiālo profila attēlu vietnē X. Šis sātaniskais avatārs, acīm redzot, nav izvēlēts nejauši. Teksasas štata gubernators Gregs Abbots pēc tikšanās publicēja fotogrāfiju ar Masku. Tajā skaidri redzams, ka Masks un Abbots ar rokām rāda Lucifera simbolu. Šis roku signāls, kas plašāk pazīstams kā velna ragi, simbolizē Lucifers valda, jeb visa vara un slava Luciferam. Neraugoties uz šo faktu, rečekisti ir paziņojuši, ka Maska roku simbols nozīmē Texas Longhorns. Lai apklusinātu brīdinošās balsis, tieši tāds pats skaidrojums tiek sniegts oficiālajās iestādēs arī tad, kad ASV prezidenti George Bush un Baraks Obama kameras priekšā atkārtoti turpināja rādīt šo simbolu. Tomēr kļuva zināms, ka Bush un Obama pieder pie luciferāņu augstās pakāpes brīvmūrniecības. Līdzās Ilonam Maskam, Barakam Obamam un Džordžam Bušam arī sātana baznīcas dibinātājs un augstais priesteris Antonijs Levijs daudz uzstāšanos laikā rādīja šo sātanisko simbolu. Arī princis Harijs oficiālajā tikšanās reizē ar pirmo lēdiju Melāniju Trumpu un Francijas prezidents Emmanuels Macrons Donalda Trumpa oficiālās vizītes laikā. 6. Trumps vai izredzētais miera nesējs. Trumps uz pasaules skatuves sevi prezentē kā starptautisku miera veicinātāju. Viens no viņa galvenajiem priekšvēlēšana solījumiem ir izbeigt karu starp Krieviju un Ukrainu dažu stundu laikā. Es novērsīšu un ļoti viegli novērsīšu 3. pasaules karu. Es atrisināšu postošo karu starp Krieviju un Ukrainu, un tas man neaizņems vairāk kā 1 dienu. Bet kā izskatās realitāte? Šveicis vēsturnieks dr. Daniela Gansers komentē to šādi. Trumps 2018. gada augustā apstiprināja impērijas aizsardzības budžetu nākamajam gadam, un tas sasniedz $716 miljardus. Tas nozīmē, ka Pentagona budžets ir $2 miljardi dienā. Kara uzskaita Trumpa kā 45. ASV prezidenta pilnvaru laikā izskatījās šādi. Tikai viņa prezidentūras pirmajos 2 gados ASV izšāva aptuveni 79 000 bumbu un raķešu. Tas ir vairāk bombardējumu tikai 2 gadu laikā nekā George Bush visā savā 8 gadu ilgajā amatā. Saskaņā ar izmeklējošās žurnālistikas biroja atklātajiem datiem, Trumpa valdīšanas 4 gadu laikā ir notikuši vairāk nekā 12 000 bezpilota lidaparātu uzbrukumu. Tas ir 7 reizes vairāk nekā Obamas 8 gadu pilnvaru laikā. Attiecībā uz karu Trumps rīkojās tāpat kā iepriekšējo ASV prezidenti un kā ASV dziļās valsts marionešu meistari, kas to ir darījuši gadsimtiem ilgi. Uz jautājumu, kā viņš vēlas izbeigt karu starp Krieviju un Ukrainu, Trumps intervijā CNN sniedza skaidru atbildi. Es gribu, lai Eiropa ieguldītu vairāk naudas, jo viņi dod 20 miljardus, bet mēs 170 miljardus, un viņiem vajadzētu reaģēt un parūpēties par izlīdzinājumu. Citiem vārdiem sakot, tas atvieglo papildu miljardu naudas plūsmu ieroču rūpniecībai. Papildu ieroču modernizācija noteikti izraisītu papildu eskalāciju Krievijas un Ukrainas karā. Trumpa kritika NATO jau viņa pirmā pilnvaru termiņa laikā bija vērsta uz to, lai atbrīvotu papildu miljardieriem lielas naudas summas kara rūpniecībai. Trumpa deklarētais mērķis bija panākt, lai NATO dalībvalstis masveidā palielinātu izdevumus ieroču iegādēji līdz 4% no iekšzemes koprodukta. Prezidents Donalds Trumps aicina NATO dalībvalstis divkāršot savus aizsardzības izdevumu mērķus, kā pavēstīja Baltā nama preses sekretāra Sāra Sandersa. Trešdien notikušajā NATO samitā Trumps ierosināja valstīm palielināt aizsardzības izdevumu mērķus no 2% no iekšzemes koprodukta līdz 4%. Mums ir arī jānodrošina, lai NATO dalībvalstis pildītu savas finansiālās saistības un maksātu. Trumpam ir jāpaskaidro sava nostāja. Izšķirošas atslēgas personas un Trumpa svarīgākie padomnieki pieder luciferāņu augsta līmeņa masonijai vai viņu strateģiski izveidotajai CFR.
Viņu ciešā draudzība ar Henriju Kisindžeru un viņu saistība ar Ilonu Masku, Pīteru Tīlu, Džefriju Epšteinu, kā arī Billu un Hilariju Klintoniem, rada lielus jautājumus. Rūpīgāk ieskatoties, daudzi Trumpa solījumi un paziņojumi izrādās masonisks runas veids. Tas nozīmē, ka praktiskajā darbībā tiek īstenots tieši pretējais tam, ko viņš saka publiski. Lai gan Trumps oficiāli izliekas, ka efektīvi vēršas pret seksuālo un bērnu tirdzniecību, viņš pats ir daļa no Epšteina tīkla, tādā pašā veidā Trumps sevi pasniedz kā starptautisku miera veicinātāju. Īpaši Covida laikā kļuva acīm redzams, ka arī Trumps seko Deep State dienas kārtībai. Papildus stingrajiem ierobežojošajiem pasākumiem Trumps pats reklamēja Covid-19 mRNS injekcijas, kamēr nozīmīgas imunologu, ārstu un brīvo plašsaziņu līdzekļu ekspertu balsis brīdināja par injekcijas bīstamību. Trumps intervijā telekanālam Fox News izteicās šādi. Tas darbojas neticami labi, 95%, varbūt pat vairāk nekā tas. Tā darbojas neticami labi, un tā patiešām glāb mūsu valsti un atklāti sakot pasauli. Vaicāts, vai Trumps iesaka mRNS vakcīnu ASV Amerikas iedzīvotājiem, viņš savā atbildē veica skaļu reklamēšanu. Es to ieteiktu, un es to ieteiktu daudziem cilvēkiem, kuri nevēlas to saņemt, un daudzi no šiem cilvēkiem atklāti sakot, kas balsoja par mani, jo tā ir lieliska vakcīna, tā ir droša vakcīna, un tas ir kaut kas iedarbīgs. Dziļās valsts marionešu veidotājiem nav svarīgi, vai ASV prezidenti vai prezidenta amata kandidāti ir demokrāti vai republikāņi. Viņi ir laimīgi, ja ir dažādās partijās, un to atbalstītāji publiski cīnās savā starpā, un viņi paši nav sabiedrības uzmanības centrā. Anticenzūras konferencē ACK 2024 britu pētnieciskais žurnālists un rakstnieks Deivids Aiks to trāpīgi formulēja īsumā. Tātad tas, ko mēs redzam politikas ziņā, kā kreisie un labējie, tas ir teātris. Tas ir izklaides teātris, vai ne? Un tas ir, lai mēs turpinātu ticēt politiskajai sistēmai un tam, ka tā, kā mums ir balsojums ik pēc 4 vai 5 gadiem, mēs kaut ko kaut kādā veidā kontrolējam, to, kas vada valdību. Bet lieta ir tāda, ka šajā leļu teātrī ir gan kreisie, gan labējie, un ja mēs paskatāmies dziļāk, tad redzam, ka viena un tā pati roka kontrolē abus. Tātad mēs cīnāmies viens pret otru, bet neskatāmies uz augšu un neredzam, ka viena un tā pati roka kontrolē visas šīs dažādās frakcijas. Kļūst skaidrs, ka pat Trumpam partijas krāsē nav īsti nozīmes. Trumps 2001. gada augustā reģistrējās kā demokrāts. Jau 2004. un 2008. gadā viņš norādīja, ka ASV prezidenta vēlēšanās atbalstīs demokrātu partiju un būs pret Džordžu Bušu. Visbeidzot, 2009. gadā viņš atkal reģistrējās kā republikānis, šoreiz kā republikānis. Līdz 2012. gadam viņš savus partijas ziedojumus vienādās daļās sadalīja abām galvenajām partijām. Starp citu, piemēram, 12. gadā viņš ziedoja savai pašreizējai sāncensei Kamalai Harisai. No katra no mums ir atkarīgs, vai mēs spēsim redzēt cauri šai labējo un kreiso spēlei un pārvarēt šo mākslīgi radīto šķelšanos. Ir izšķiroši svarīgi pievērst uzmanību aukliņu raustītājiem fonā. Jāatzīmē, ka tie paši meistari darbojas ne tikai Amerikas Savienotajās valstīs, bet darbojas gandrīz visās pasaules valstīs. Skatieties pētnieciskos raidījumus Klāt TV 8 par šo tēmu. Pagaidām personīgās atbildības uzņemšanās un aktīva dalīšanās ar šiem faktiem noteikti ir viens no daudzsološākajiem iespējamiem risinājumiem, kad runa ir par ASV un ikvienas citas pasaules valsts atbrīvošanu no šīs dziļās valsts darbības. No vienas puses ir ļoti svarīgi nelolot cerības uz šķietamajiem glābējiem, un noteikti ne tad, ja tie ir saistīti ar dziļās valsts vadoņiem. No otras puses, dienas kārtībā ir kļūt par daļu no godīgu un taisnīgu, patiesību meklējošu cilvēku tīkla, kura izcelsme ir no tautas. Lai kļūtu par daļu no starptautiskā Klāt TV tīkla un varētu saglabāt saikni laikā, kad pieaug interneta cenzūra, lūdzu pievienojieties mūsu no interneta neatkarīgajam Klāt TV tīklam, izmantojot šo saiti. Lūdzu izplatiet un kopīgojiet šo svarīgo saturu pēc iespējas plašāk. Paldies! I've tried to get out of this cage surrounding me. How did I get in?
How do I get out? These hands want to help the hate-filled world, but something hit me hard and stopped what I wanted to start. Many tried to help me with lots of advice, but it was all in vain. Just one thing that saved the little spark of truth, it led me out of hell. Oh, I never give up, 'cause light break through the night. Doesn't matter how dark it is, the smallest light is stronger than the deepest dark. Light break through the night. It exposes your bad game. What is kept inside us comes to brightness. Light always break the night. Big deception every day. It is for your best. They say with a smile, we all do whatever they're asking for. But they never get enough, they never let up, and their endless greed. It will always go on and on, like the sun till we face the truth. Oh, your time is up, 'cause light break through the night. Doesn't matter how dark it is, the spotlight is stronger than the deepest dark. Light break through the night. It exposes your bad game. What is kept in silence comes to brightness. Light always break the noise. We're unstoppable till we reach the goal. We will never give up.